Noslaukiet. Aha, skaidrs. Nav tik vienkārši iet ciemos. Kad ieiesim, izliecies, ka mēs neko negribam. Sveiks, Trusīt! Mēs te gājām garām. Varbūt beidzot ienāksi, ja jau reiz gāji garām. Ak, jā. Nu jā, mēs te gājām garām, un es iedomājos, kāpēc gan neieiet pie Trusīša. Pūks jau sāka raizēties, bet Trusīts bija gudrs un pats saprata, ka ir laiks iestiprināties. Nomazgājiet rokas. Pūk, ko tev likt uz maizes? Medu vai iebiezināto pienu? Ko tev, medu vai abus? Mums abus. Un maizi nevajag. Uzreiz ne. Tā nav pieklājīgi. Vai jūs jau ejat? Jā, mums jāiet. Visu labu. Uz redzēšanos. Liels paldies. Liels paldies! Nu jā, ja vairs neko nevēlties. Vai ir vēl kas? Tu nesteidzies? Līdz piekdienai es esmu brīvs. Labi, pasēdēsim vēl. Un viņi pasēdēja vēl mazliet. Tad vēl mazliet. Tad vēl mazliet. Un vēl mazliet. Līdz, ak vai, nebija vairs nekā. Tad Pūks pēkšņi atcerējās kādu neatliekamu darbu. Jā, mums jāiet. Mēs, protams, varētu vēl pasēdēt. Nē, es arī pats grasījos iziet. Ak tā? Nu labi, tad mēs iesim. Uz redzēšanos. Visu labu. Paldies! Ko nu nav par ko? Kā nu ne uz redzi? Visu labu. Uz redzēšanos! Uz redzēšanos. Paldies, liels paldies. Bija prieks. Mēs nu iesim. Vai... Labāk atpakaļ. Nē, labāk uz priekšu. Nē, atpakaļ. Glābiet. Palīgā. Ai. Vini! Palīgā, glābiet. Vini, kas tev vainas? Glābiet, palīdziet. Kas ir? Tu iesprūdi? Nē. Es atpūšos. Dod šurp ķepas. Vēl cimentiņu. Ai, sāp. Viss skaidrs. Iesprūdis. Tikai tāpēc, ka kādam te ir pārāk šauras durvis. Nē. Tikai tāpēc, ka kāds par daudz ēd. Un ko lai tagad dara? Ko lai dara? Neko. Jāgaida, kamēr viņš novājies. Vai ilgi? Jāgaida. Nedēļu. Cik? Nedēļu. Nemazāk. Oi, es laikam novājēju. Ātri velciet man laukā!
Pēc tās ciemošanās reizes Pūks saprata, ka nedrīkst aizsēdēties pārāk ilgi, ja nevēlas nonākt šaurā bezizejā. Ko nodomāja Trusītis, to nezināja neviens, jo viņš bija labi audzināts. Labi dzīvot pasaulē! Tas lācīs Pūks! Tāpēc skaļi dzied viņa dziesmas! Savu lūk! Un vienalga, ko es daru, ja vien restāks nepalieku! Bet es restāk nepalieku! It nekad, jā! Pam param 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 pam pa! Pum parum 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 pum pu! Vinijs Pūks un Rūpju diena. Trešā nodaļa, kurā Ēzelītis Ijā svin dzimšanas dienu un saņem uzreiz 3 derīgas dāvanas. Reiz vecais pelēkais Ēzelītis Ijā, kuram vienmēr briesmīgi neveicās, īpaši piektdienās, stāvēja ezera krastā un pratoja par dzīves dīvainībām. Nožēlojams skats, sirdi plosošs skats. Nu, re, tā jau es domāju. No šīs puses nemaz nav labāk. Bet kāpēc? Kāda iemesla dēļ? Un kāds no tā visa secinājums? Ja es domīgs, kas su pieri, tas nekas. Galvā manā tikai zāģu skaidīņas. Pat, ja tur ir tikai skaidrs, manā galvā dziesmas skaistas. Labrīt, Ijā! Labrīt, Vinij Pūk! Ja vien rīts ir labs, par ko gan es šaubos? Kā klājas? Diez kas nav. Drīzāk jau nepavisam nekas. Kāpēc? Kas noticis? Nekas, Lācīt Pūk, nekas sevišķs. Visi jau nevar. Ko nevar? Jautroties, dziedāt, dejot. Nebedā, jā. Un tādā garā. Vai? Kas noticis ar tavu asti? Un kas tad ar to noticis? Tās nav. Tu nekļūdies? Aste vai nu ir, vai tās nav. Ļūdīties nevar. Kas tad tur ir? Nav nekā. Nevar būt. Šķiet, tev taisnība. Būsi to kaut kur atstājis? Nē, drīzāk kāds to nočiepis. Kas nu tur par brīnumu? To jau varēja gaidīt. Tādā dienā, Kādā dienā? piektdienā, manā dzimšanas dienā. Šodien? Kurš par to iedomā? Nevienam ne silts, Dzimšanas diena? ne augsts. kā Tava kāda- dzimšanas diena? Nu jā, vai tad tu neredzi? Dāvanas, torte, dzērvens cukurā un tā tālāk. Neredzi? Nē. Es arī nē. Tas bija joks. Ha! Bet es nesūdzos.
Nepievērs uzmanību, Lācīt Pūk. Pietiek ar to, ka es esmu nelaimīgs savā dzimšanas dienā. Ja vēl arī citi būs nelaimīgi. Stāv tepat. Nekur neej. Tūlīt nākšu. Tūlīt. Sveiks, Vinī! Sveiks, Siveniņ. Ko tu te dari? Gribu piezvanīt. Gāju garām. Es palīdzēšu. Vai nost? Sliktas ziņas, Siventiņ. Ēzelītim aste. Pagalam. Kas pagalam? Aste. Viņam ir tieši dzimšanas diena. Nevar vaļā. Dzimšanas diena, bet šeit tev. Ne dāvanu, ne astes. Pūk! Tur viss aizmiguši, vai? Pūk, tā taču ir tava māja! Tiešām? Tad iesim iekšā. Kaut kur te... Ne, kur tad... Kur tad es... Ne. Ne, nav tas. Kur tad es... Kur tad es... Ai. Lūk. Es viņam uzdāvināšu ledu. Būs viņam mierinājums. Pūk, vai drīkst? Es arī uzdāvināšu no mums abiem. Nē, abiem tur nepietiks. Tad es viņam uzdāvināšu balonu. Man viens palika. Zaļais, atceries? Balons? Tas derēs. Balonu patīk visiem. Labi, nes ātri šurp. Aha! Labāka dāvana medus pods. Tas pat ēzelim jāsaprot. Kaut maza drusciņa karotīte, par to jau ir prieks. Jo vēl jau vairāk pilns pods. Medus ir trakoti viltīga lieta. Ne tā kā citas, kas ir vai nav. Bet medus, tam ir noslēpums savs. Ja tas reiz ir, tad drīz vairs tā nav. Ļoti. Iepietikt man. Kamēr tas? Nav nemaz. Tā, kur tad es gāju? Ak jā. Re, kur podiņš tukšs, re, kur podiņš smuks, ar visām savām ērtībām. Tāpēc, ka tukšs, tāpēc, ka tukšs, tāpēc, ka tukšs, tam lielāka ir vērtība. Ir beigas tavām ciešanām, rūgtu asru liešanām, un tūlīt spoži saules vīdēt sāks pie debesīm, kā kādam draugam paziņam, kad vai gan nav vienalga kam. Tikai ne man. Tiek uzdāvināts podiņš, tukšs bez medus. Lūdz raustīt un gaidīt atbildes. Lūdz klapēt, ja atbildes nav. Puce. Puce, ver vaļā, Lācis atnācis. Sveiks, Vinību, kādas ziņas? Bēdīgas un šausmīgas. Ēzelītim aste pazudusi. Aste? Un tad? Viņš bēdājas. Viņam šodien ir dzimšanas diena. Ja aste pazustu citā dienā, viņš nemaz nepamanītu. Bet tagad? Puce, viņu vajag mierināt. Tev kas ir padomā? Jā, es uzdāvināšu noderīgu podiņu. Šo te? Jā, es gribētu... Glīts podiņš. Šķiet, tajā bijis medus. Tajā var glabāt visu, ko. Ļoti noderīga manta. Es gribētu... Uzdāvinātu, jā? Jā, tikai... Lai mēs abi to dāvinātu. Nē, lai tu uzraksti apsveicu Pūks. Un viss? Ko tad vēl? Jāuzraksta tā.
Apsveicu dzimšanas dienā, vēlu laimi personiskajā dzīvē. Vareni. Tā arī raksti, tikai pieraksti pūks. Un tu pats